gadsimtu mums ir bijusi tā interese izzināt Straupes vēsturi un Straupes saistību. Un Straupes vēsturi saistībā kā Hanzas pilsētai, kas ir diezgan neizzināts posms. Pat šobrīd vēl mēs nezinām, vismaz līdz Edgara lekcijai mēs pat nezinām, cik garš šis posms bijis. Vai tie tā kā Straupes grāmatā mēs esam lasījuši, ka tie ir rakstījuši arī, ka tie ir 300 gadi. Varbūt, ka tas ir īsāks, varbūt, ka tas ir garāks. Man sakot, to mums visu šodien atklās Edgars Leitiens. Par to, kas viņš ir, viņš izstāstīts pats. Mēs viņu esam ielūguši tāpēc, ka Edgars ir doktorants un viņa doktora disertācijas tēma ir Mazās Livonijas pilsētas Latvijā. Un šobrīd, ja saprotu pareizi, tad viss izpētītākā Edgaram ir tieši Straupe. Un šis pasākums notiek arī tādā ietvarā, ka Edgara pētījums notiek tieši tajā laikā, kad mums ir bijusi iespēja uzsākt projektu Hanza. Un Hanzas projektā piedalās vairākas Hanzas pilsētas, tātad 2 no Igaunijas, Pērnava un Vīlande. Un no Latvijas mēs esam visas mazās Hanzas pilsētas, kas ir Koknese, Limbaži, Valmiera, Cēsis, Kuldīga un Straupe. Ja? Un tāda Pērnava un Vīlande, un vadošais partners ir Gotlande. Tā ka mums šādiem pasākumiem arī šobrīd ir finansējums. Un pēc tam, kad Edgars būs izstāstījis visu to savu tēmu un savus atklājumus, par šī projekta ietvaros mums būs iespēja arī par šiem pētījumiem vairāk veltīt uzmanību publiski un tos publicēt, un arī projekta ietvaros tos parādīt pasaulē. Un pēc tam, kad Edgars būs pabeidzis to savu tēmu, varbūt mums iznāk tāda neliela pieskaršanās ir tam, ka projekta ietvaros tiks veidota Hanzas taka, nedaudz atjaunojot to, kas bija Straupes 800 gadus laikā, vienkārši parādīt to ideju, kā mēs viņu tālāk virzīsim. Jo pēc tam būs šādas tikšanās iespējams, ka būs, es nevaru solīt reizi mēnesī, bet viņas būs vairākas, kamēr mēs šo taku attīstīsim, kamēr mēs arī šo informāciju arvien apkoposim, kamēr viņu virzīsim visu projektu garumā. Līdz 18. gada beigām, jā. Un varbūt, ka tā kļūst par tradīciju, kas var to zināt. Tā ka vārds Edgaram, bet vienīgi es sapratu, ka šeit filmētājs arī jūs jāiepazīstina, kas šeit filmēs. Jā, filmēs Grīviņš Valters no vēstures portāla Historija LV. Tā ka mēs visi iekļūsim vēsturē. Mēs esam vēsturē. Edgar vārds. Labvakar. Ja šeit jūs priekšā stāvētu Johans von Rozens, kas ir 16. gadsimta Straupes pārvaldnieks un liels zemju īpašnieks, viņš noteikti jūs sveicinātu ar šiem vārdiem, kas ir Zāmen, Mien, Borgen, in Modern, den Flecken Tor. Šī ir sen mirusi valoda, tā ir viduslejas vācu valoda, mūsdienu vācu valodas saknes būtībā. Un tulkojumā tas būtu godājumiem maniem Straupes pilsētiem pilsoņiem un iedzīvotājiem, kas tādā vai citādā formātā esat jūs. Jā, mans vārds ir Edgars, un tas mans konteksts, kāpēc šeit priekšā stāvu, ir tieši tāds, kā Rudīte minēja, kad man interese, izpēta, hobijs, viņu kā citādāk to nosaukt, ir Livonijas mazās vietas. Tas, kā šīs mazās vietas dzīvoja, tas, kā viņas eksistēja, kur viņas bija, kur viņas iesaistījās, un tā tālāk. Jo Latvijā ir pētīts ļoti daudz lielās vietas, kas ir Rīga, varbūt arī nedaudz vairāk ir pētīt tajā pašā Igaunijā Tallina, Tērbat, bet tādā bijušās Livonijas kontekstā, ar kuru mēs saprotam Latviju un Igauniju, mazās vietas ir pētītas ļoti, ļoti mazā skaitā. Un tieši tas bija mana motivācija pievērsties tieši konkrēti šai tēmai, jo, kā daudz pasniedzēju augstskolā teica, viņam patīk grūtības. Un līdz ar to, jā, šīs tēmas ir pētīt grūti, jo ir jāizskata milzīgs apjoms ar tekstiem, dokumentiem, kur ir mirušās valodās, bet tas rezultāts, man liekas, ir ļoti, ļoti vērtīgs, jo tas ļauj uzzināt vairāk. Un tāpēc šodien es varbūt piedāvāšu jums
ja jūs ļausiet Straupas pilsētu 13. 17. gadsimtā, varbūt 16. bet tie materiāli, kurus es izmantoju arī, būs arī no 17. un tāpēc es uzliku šo gala datējumu. Vēl viena maza piezīme. Prezentācijā būs iekšā daudz lietas, kas būs rekonstruktīvas, kas nerunās tiešā veidā par Straupi, bet runās varbūt par citām tipiskām mazpilsētām, bet vienmēr un visur būs redzams, kāda ir Straupa, un mēģināts rekonstruktīvi parādīt, kā tas ir. Tad mērķis mums šodien ir tas jautājums, kurus uzdod vienmēr, kā konkrētā pilsēta vai konkrētā vieta dzīvoja, kā viņa eksistēja, kas viņām bija, ko tur cilvēki darīja, jo tas viss ir zudis. Tas, kā teica viduslaikos, sākot no 13. gadsimta, teica, ka cilvēka atmiņa ir īsa un viegli pagaistoša. Tāpēc viss nepieciešamais ir jāstiprina rakstītajos dokumentos. Un tā ir tā mana lieta, ar kuru es nodarbojos. Saturs, ko mēs šodien apskatīsim. Tā būs pirmkārt, es gribētu norādīt uz atrašanās vietu, tā ir viena būtiska lieta. Tālāk nedaudz uzsvars uz pašu pili. Raksturu lielumu pašai pilsētai, tātad ir iedzīvotāji, apbūvi un citas lietas. Tāpatās arī mēs nevaram šo vietu skatīt un nekad nedrīkstam vietas skatīt, ja mēs neskatāmies to, kam šī vieta piederēja. Būtībā, kam viņa piederēja. Un gal galā temats un mērķis ir skatīties uz vietu kontekstā Hanzu. Un tas jautājums ir tāds, vai šīs mazās vietas bija Hanzas cienīgas pilsētas. Atrašanās vieta. Jūs redzat, Livonijas kartē Straupa atrodas bijušajā Rīgas arhibīskapijas teritorijā. Ja mēs skatāmies tuvāk, šeit jūs redzat, ka Straupa ir diezgan tuvu izvietota pie Ordeņzemēm. Tad šīs gaišās ir Ordeņzemes un šīs ir arhibīskapijas zemes. Straupa atrodas, kā jūs redzat, pie ceļiem. Ceļus mēs skatīsimies vēl atsevišķi. Un Straupai apkārt ir daudz mazas vietas, pilis, pilsētu ciemi, pilsētas, kas veido to visu kopā. Tad Straupa būtībā dzīvo šajā ainā. Tas, cik liela varbūt nozīme, varbūt nenozīme, bet drīzāk ekonomiskais potenciāls ir Straupai, to es gribētu parādīt caur šo te. Kartē ar sarkanu jūs redzat iezīmētu bijušās Rozeņu dzimtas īpašumus. Šo es rekonstruktīvi esmu apzīmējis, izpētot cauri 17. gadsimta liecības, ciemu vietas, nosaukumus, kartogrāfiskos materiālus un uzlicis kartas. Jūs redzat, tas ir aptuveni no Rīgas arhibīskapijas šīs teritorijas, 4. 5. daļa, kas ir pietiekoši nopietna teritorija, ekonomiski spēcīga. Tad šie zemnieki ciemi, arī upes, ceļi veido šo ekonomisko sistēmu. Un tas viss ir iekšā. Atrašanās vieta vienmēr, manuprāt, ir jāskata kontekstā ar to, kā viņi ir izvietot attiecībā pret ceļiem. Ceļiem, jūs zinat, arī mūsdienās, tieši tādās kā viduslaikos, bija milzīga nozīme. Lai cilvēki kaut kur tiktu, bija vajadzīgi ceļi. Un šeit ir viena milzīga pētījuma, kas saucās Tirzniecības ceļi Eiropā, vācu izdevums, ir parādīti tie tirzniecības ceļi, kas eksistē šeit apkārt. Es vēlāk rādīšu, būs viena lielāka karta. Un šie ceļi, jūs redzat, Straupa būtībā atrodas pa vidu. Visas iespējas doties, nākt, iet, visas iespējas vest, pārvietot un tā tālāk. Kas, protams, bija izdevīgi divām grupām, kuras tad attiecīgi arī, kurām attiecīgi tad bija arī ļoti liela nozīme. Tie bija amatnieki un tirgotāji.
Ar Livoniju ir interesanti. Ja liela daļa eiropiešu šo problēmu mums nesaprot. Kad mēs viņiem sakam, ka mēs īsti nezinām, kad viņi dibināti. Mēs īsti nezinām, kad viņi izveidojās. Un viņi saka, kā? Nav liecība. Nē, ir tā, ka Livonijā ir specifika, ka ļoti liels arhīvu skaits ir gājis bojā ugunsgrēkos un savstarpējos militāros konfliktos. Līdz ar to mums ir mazas drumslas, kuras liecina par to, kad vieta varēja sākt pastāvēt. Un šeit šīs drumslas, 4 drumslas, esmu uzlikts jums redzēšanai. Pirmkārt, ir plaši izmantotā Henrika kronika, varbūt jūs viņu pazīstat kā Indriha kronika. Šīs liecības par to, ka šajā vietā kaut kur, mēs nezinām precīzi kur, bet vietā pie Braslas un pētnieki to identificē, īpaši arheologi tur identificē straupi, tiek uzcelt baznīca. Ar Henrika kronika ir interesanti. Henrika kronika bija sarakstīta ne jau ar mērķi sniegt vēsturisko skatījumu, ne jau ar mērķi pastāstīt, kā mums tur gāja. Henrika kronikai bija viens mērķis parādīt arhibīskapu darbību īpaši labvēlīgā gaisotnē. Tas bija galvenais mērķis. Tāpēc kronikas vēstījums ir, protams, vērā ņemams, bet es neteiktu, ka uz šo vajadzētu ļoti balstīties. Bet ir diezgan skaidrs, ka kaut kāda aktivitāte 13. gadsimta sākuma šeit notika. Tālāk, Livonijas annālēs ir ziņa, ka 1309. gadā Lietuvas karalis Vītenis aplēdis Brastu, jeb straupi. Un tas mums dod jau ticamāku liecību par to, ka uz 14. gadsimta sākumu pavisam noteikti šeit bija vieta, kura bija jāplēdz. Vai tā bija pils, vai tā bija pilsēta, to mēs nezinām, bet bija vieta, kura bija vērā ņemama ar saviem nocietumiem. Trešā lieta - Rīgas parādnieku grāmata, kas ir daudz ticamāka liecība, jo tas ir viens labs, interesants rakstītais avots, kur tiek teikts, un tur ir vairākas norādes, protams, par šo. Tur tiek teikts, Werners no Straups un Gotšalks, viņa radinieks, aizdod nepilngadīgajam Viselēro no Straupas 77 markas. Šī norāde cilvēkam, kurš viņus izlasa tāpatās, liekas, tad kāds kaut kam aizdod, tā kā nauda. Šī norāde, kas ir Rīgas parādnieku grāmatā, liecina par to, ka pirmkārt šeit norisinājās būtiska tirdzniecība. Tas ir ļoti būtiski. Otra lieta, Rīgas parādnieku grāmatā parasti nefigurē summas, kuras būtu lielākas par 10 markām. Jūs redzat šeit 77 markas. Tas liecina par to, ka šie tirgotāji, viņi ir, te ir pateikts, viņi savā starpā ir radinieki, tas viens, tas ir norādes to, ka tā ir dzimta, kas nodarbojas tirdzniecību. 77 markas liels apjoms norāda uz spēcīgu tirdzniecību, visticamāk tālu tirdzniecību, tātad preces tiek vēstas uz tuvākām tālākām vietām, bet tas naudas apjoms rāda uz to, ka straupa ir noteikti piesaistīta kaut kādai tālākai tirdzniecības sistēmai. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, ģenealoģiskajos pētījumos, tad Werners no Straupas ir šajā brīdī Rīgas rādskungs. Tātad, viņam ir radinieki Straupē, kuri ar viņu kopā sadarbojas tirdzniecībā. Turklāt šī tirdzniecība ir ļoti liela. Un ceturtā liecība ir pavisam jau noteikti, ka Straupas pilsētā, tas arī tiek pateikts ļoti skaidri, līdzās citām pilsētām piedalās pilsētas sanāksmē Vīlandē, tipiski būtībā sanāksme veids, tipisks, un tas notiek 14. gadsimta pusi. Mums vairs nav pamata apšaubīts, ka 14. gadsimta pusē Straupa ir visnotaļ bijusi jau pilsēta ar visām tām izrietošajām lietām. Pils. Šeit ir tas, ko es jums minēju par kartogrāfiskajiem materiāliem. Šis ir ļoti maziņš kartas fragments no arhīva. Karta pati ir ļoti liela, šāda. Bet neliels fragments, kas rāda tādu situatīvu ainu, kāda tad attiecīgi tiek iezīmēta šī Straupas vieta 17. gadsimtā.
Te ir grūti izšķirt tas, kur ir pils, kur ir pilsēta, bet tas, kas ir būtiski, ka apkārt šī te Pāļu sēta, stāv Žogu sēta, liecina, ka šī ir kaut kāda teritorija, kas ir norobežota. Pie teritorijas piekļaujas krogi, te ir 2 krogi. Pie teritorijas tur ir redzams tilts, tāpēc arī pils kā dominanti. Viss notiek. Pilsēta 17. gadsimtā joprojām dzīvo, viņa eksistē un ir. Jā, un vēl viens kartas fragments no viens cits kartas, kur ir rādīta tikai pils, un arī rādīta, jūs redzat augšā, Rops, kas ir Straukas pils, un tā ir tā vieta, kur mēs atrodamies pašlaik, Mastraukas pils, tur augšā. Bet šie kartogrāfiskie materiāli ir ļoti lieliski, lai mēs vizualizētu to, kāda tā vieta vispār ir uz to laiku, kāda viņa ir redzama, kāda viņa izskatās. Jo līdz 17. gadsimtam mums nav vizuālā materiāla. Mums nav materiāla, kas rādītu to, kāda tā vieta vispār viduslaikos eksistē un dzīvo. Un tas ir tas, kam es pievērsīšos tagad, ka es mēģināšu pēc rakstītiem avotiem mēģināt vizualizēt, kāda tā vieta bija. Sāksim ar to, ka straupa, te jūs viņu redzat no gaisa. Es esmu iezīmējis 3-4 struktūras. Pili, bijušo pilsētas teritoriju, kas ir aptuveni plus mīnus 2 hektāri. Ceļa trasi, kas iet cauri pilsētai, agrākajai pilsētai, pavisam noteikti. Mēs zinām to, ka šādas ceļu trases lielākajās pilsētās pārvērtās pa ielām. Piemēram, Cēsīs ceļš, kas gāja no Vidzemes tālāk uz Rīgu, gāja cauri Cēsīm, un šis ceļš pārvērtās pa Rīgas ielu. Šī pati situācija vērojama arī Valmierā, kā ielu struktūrā. Es dotu 90%, ja mums būtu apliecinājumi, ka šis ceļš pilsētas iekšpusē noteikti tika saukts kaut kādā veidā, kaut kādā vārdā. Mēs, protams, nezinām, vai tas bija, teiksim, uz to pusi tas būtu Valmieras ceļš, vai uz to pusi tas būtu Rīgas ceļš, bet tā bija citādi. Un, protams, vēl viena nākamā lieta ar zaļu līnijas es iezīmējis rekonstruktīvi. Tā ir nocietinājuma līnija, ļoti, ļoti izteikti. Jūs arī mūsdienās redzat šo dziļo masīvo grāvi, kas aplēns šo teritoriju. Tā ir viena liela aizsardzības sistēma. Tad šādi būtībā mēs varam mēģināt pašlaik vizuāli skatīties. Tad šī ir un bija agrāk Straupas pilsēta. Te es esmu uzlikts ar Vides pētījuma institūtu atļauju skenējumus, kas tika veikts Straupai vairāk gadus atpakaļ, kas rāda vienu ļoti būtisku lietu. Te jūs redzat, diezgan skaidri arī iezīmējās šis te nocietinājuma līnija, šis grāvis un šī vieta, kur attiecīgi no pārējās apkārtas, no pārējās skenējuma diezgan labi arī izlec ārā. Un tas, kas bija uz šī grāvja vienas vai otras malas, mēs nezinām, uz kuras malas, un tas ir tas, ko es bieži arī tagad šajā vakarā minēšu, mēs nezinām, un es darbojos tā, ka es neapgalvoju lietas, kuras es tiešām nezinu, ka visticamāk, ņemot rekonstruktīvi palīgā citu pilsētu ainas, ka, ja pilsētai apkārt bija grāvis, tas nozīmēja, un nebija mūra, tas nozīmē, ka viņiem bija jābūt palisāžu nocietinājumu. Palisāžu nocietinājumu rekonstrukciju jūs redzat, tā ir viena stāvkoku nocietinājuma josta, kur tā arī ir uzlikta. Un šeit ir viena Eiropas vietas rekonstrukcija ar palisādē pieslēdzošiem vārtiem. Tas ir tas, kā es aicinātu jums pašlaik iztēloties vai vismaz prātā pieņemt, ka ap šo vietu gāja šī palisāžu žoks ar šādiem vai varbūt citādu formātu vārtiem. Šis ir ļoti interesants jautājums. Šeit es esmu uzlikts aizpūtas tiesību
pergamentu dokumenti, kas glabājas Latvijas valsts vēstures arhīvā. Šādu dokumentu par Straupi nav, diemžēl. Un šādu dokumentu nav par lielu daļu mazajām pilsētām. Un šie dokumenti ir gājuši bojā pilsētu ugunsgrēkos vai arī karadarbībā pārvadot uz Eiropu atpakaļ. Viņi zuduši abu karu laikā. Tur ir ļoti daudz dažādu stāstu katrai vietai, kur tas arhīvs ir noklīdis vai pazudis un tā tālāk. Bet ir viena interesanta norāde, kas mums ļauj apstiprināt to, ka Straupe dzīvoja, un tas nebūs nekas īpašs. Tā dzīvoja visas mazās pilsētas šajā Latvijas-Livonijas teritorijā pēc Rīgas tiesībām. Un šeit viens dokumentu fragments, kur es mēģināju stūkot, kad izlaidām šo māju šajā pilsētas ciemā pie tilta Rīgas tiesībās. Tātad pēc Rīgas tiesībām kādam tiek dots īpašums, tiek piešķirts īpašums, un attiecīgi tam cilvēkam, kuram tika piešķirts īpašums, visas lietas, kas bija Rīgas tiesībās, attiecīgi attiecās pret viņu. Te ir tieši tā vadās rekonstruktīvais materiāls, jūs redzat tipisks rātas sēdes Rietumē Eiropā. Es nedomāju, ka Livonija bija kaut kas īpašs un kaut ko īpaši atšķīrās. Un Straupē tieši tāpatās. Ir šī norāde par to, ka Straupē tiešām bija biļļermeistars rāte. Tā ir tipiska pilsēta. Tas, ko mēs nekad nezinām, un to, ko es nevaru pateikt par lielāko daļu mazo vietu, cik rātē bija cilvēku. Tas, ko mēs zinām, ir vismaz viens biļļermeistars un vismaz viens rādskungs, to mēs zinām, bet tas, cik liels skaits bija viņu šo rādu locekļu, mēs diemžēl nevaram pateikt. Uz to, ka Straupa bija pilsēta, norāda arī viens būtisks pilsētas rakstuma lielums, un tas ir zīmogs. Šeit ir labajā malā, jūs redzat zīmogu, ko man laipnā prātā atsūtīja Rozenkungs no Vācijas. Man ar viņu ir diezgan intensīvs saraksts saistībā ar šo lietu. Un uz zīmoga ir ļoti skaidri pateikts. Tad Straupas pilsēta, civitātes de Europa, datumu, anno domino un tad attiecīgi skaitlis. Un zem šī zīmoga apakšā ir parakstījušies biļļermeistars un Straupas pilsētas rāte, un viņi šo dokumentu apliecina ar savu pilsētas zīmogu. Un labajā pusītē jūs redzat tas, kā zīmogs izskatās pārzīmētā formātā un kāds viņš bija pieejams lielā mērā pētniekiem līdz Rozenkungs atsūtīja šo te. Par to, kas pilsētā, par tiem, kas pilsētā darbojās. Sāksim ar tirgotājiem. Pilsētā ir skaidrs, ka pilsētas pamats un tas, kas šo pilsētu lielā mērā tur pie tādas aktivitātes un piesaistas pārējām pilsētām, pārējām vietām, ceļiem un tā tālāk, ir skaidrs, ka tie ir tirgotāji. Un šeit ir norādes no šīs pašas Rīgas parādnieku grāmatas, kur ir izraksti par tirgotājiem, kas tā vai citādi bijuši saistīti ar Straupi. Šeit ir tas pats izraksts, ko es minēju sākumā. Tāpatās arī jūs redzat, ka pārējos izrakstos, šie nav vienīgies, jo šobrīd ieskatam, ka Venders no Straupas, kas ir tajā brīdī Rīgas rādskungs, viņš ir iesaistīts visos tirdzniecības darījumos, kas rāda uz to, ka tā ir viena būtiska dzīsla, ka Straupas pilsoņiem vai dzimtei ir sasaista Rīgas pārvaldes orgānu, kas ir milzīgs tajā laikā. Un Rīga tajā laikā jau uz 14. gadsimta sākumu ir piesaistīta Brigas Novgorodas sistēmai, par kuru es stāstīšu par šo Hanzas sistēmu. Tie ir ceļi, kas paver uz visām pusēm. Un Straupas pilsoņi, Straupas vismaz vienas dzimtas ietvaros ir piesaistīti šai sistēmai, un tie ir tirgotāji. Par amatniekiem. Šeit ir viena interesanta norāde. Es viņu uzliku, tas teksts ir diemžēl garš, bet es atļaušos nolasīt, ka vienam amatniekam Straupē
ir 22 pūri mieži, 2 pūri rudzu kviešu maisiem, 2 pūri rudzu, 2 pūri iesala, 2 pūri auzas, 2 veži, 2 goži, 2 teles, 4 kazas, mazas, lielas, 3 aitas un 1 jērš, 4 cūkas, mazas un lielas, 1 ķēve, 1 kumeļš, un mājsaimniecības piederumi bija kanu kausi, 2 kausu osas, 1 katls, 1 mazs katls, 2 mazi podi, 1 katla rokturs un tā tālāk. Kas rāda uz to, ar ko tad viņi īsti nodarbojās. Un šeit tas, ko mēs varam pateikt pēc šī apraksta, un jāatzīst, šis apraksts ir savā ziņā ļoti unikāls, jo pa pārējām mazajām pilsētām šāda apraksta nav. Šis ir viens un ir vēl viens apraksts par vienu citu Straupes pilsoni, kas rāda uz to, ka viņi nodarbojas vienu tipisku pilsētas amatniecību, kas ir tā vai citādi kaut kādu priekšmetu taisīšana vai labošana, uz ko norāda osas, atsevišķas osas, ka ir vajadzīgas osas. Osas vajadzīgas, lai labotu vai arī veidotu. Un, protams, viņi nodarbojas, viņi nav tikai amatnieki, viņi no tā nevar izdzīvot. Viņi nodarbojas arī ar zemkopību, kas ir viena tipiska lieta mazpilsētas pilsoņiem. Viņi tajā pašā laikā tirgojas pilsētā, bet savā brīvajā laikā, acīm redzot, viņiem ir lauki pie pilsētas ārpus nocietinājumiem, kur viņi attiecīgi nodarbojas ar to pašu lietu, ko dara zemnieki. Līdz ar to daži pētnieki viņus sauc, un es liecos tam piekrist, ka viņi ir tādi agrāri amatnieki vai agrāri pilsoņi, kas ir ļoti cieši saistīti ar zemes apstrādi. Šeit ir līdzīgi. Uz ko ir ļoti vēl precīzāks norādes, ka Rozens, kā šīs vietas īpašnieks, izlēņo iedzīvotājiem, kas ir drēbnieks, tāpēc arī kogriezējs, kā arī kalējs, kas ir vēl viens tipisks amatnieku nozars pilsētās. Jā, vispārējos pētījumos šis ir apgalvots, ka pilsētās dzīvoja tie, bet tādas ļoti precīzas norādes uz to, ka tiešām tā bija mums nav. Un tikai izējot caur ļoti precīziem tulkojumiem, mēs varam dabūt ārā šo pamatojumu, ka šajā vietā šie cilvēki arī dzīvo. Apbūve. Diemžēl Straupe ir, un šeit ir otra galējība, ka Straupe ir vieta, kurā arheoloģiskā izpēte pat kā nav veikta. Ir bijusi, ja nemaldos, viena uzraudzība, bet tāda izteikta un ļoti tendencioza arheoloģiskā izpēte šeit nav veikta. Atšķirībā no citām vietām, piemēram, Valmierē Cēsīm, par to vispār nav ko runāt, jo tur ir arheoloģiskā izpēte pietiekuši lielā līmenī. Limbaži varbūt vēl nedaudz apdalīti, tur arī ļoti maz. Bet pārējās mazpilsētas ir tomēr tādā ziņā vairāk arheoloģiski pētītas, un līdz ar to mēs vairāk par viņām varam pateikt arī no apbūves viedokļa. Bet tas, ko var izlobīt no šiem rakstītājiem vēstures avotiem, ir tas, ka pilsētā tiek raksturots, kad ir nami. Mēs īsti nezinām, vai tie ir koki vai mūri, tā ir jautājuma zīme. Ir skaidri pateikts, ka pie namiem un pie mājām ir dārzi un brīvs, kas nozīmē to, ka pilsētas teritorijā iedomājieties ainu, ka jūs ieejat caur šo palisādu žogu pilsētā. Un tur priekšā ir nams, kuram blakus ir dārzs, kuram blakus ir rija, un tur cilvēks strādā. Tas nav tā, kā ir tipiski lielajās pilsētās, ka ir māja pie mājas un nav vietas īsti pat tur mazākam pagalmam. Straupē un arī mazajās pilsētās ir izteikti tas, ka pie mājām ir paplašināti dārzi un rīs un cilvēki darbojas. Un vēl viena lieta ir tas, ka neskatoties uz to, ka ir šie dārzi un rīs, šie apbūves grabali, un tas arī no rakstītiem vēstures avotiem, ka viņi ir cieši izvietoti. Un, es negribu jums teikt, ka tas izskatījās šādi, jo tas tā noteikti nebija. Bet šī ir tipiska tāda pilsētas apbūve, kur mijās mūrs ar koku. Šai pilsētai, kas ir Vācijā, Bamberga, viņai arī agrāk bijuši šie palisādes nocietinājumi. Kaut kādā ziņā varbūt kaut kādas līdzības pastāv. Viena apbūves tipiska lieta Straupei, un tas ir minēts vairāk kārt, ka ir Straupei pastāv vai tur tiek teikts avotos, ka pie Straupes vai būtībā kaut kur pie nocietinājuma līnijas
pastāv dzinavs. Un šeit ir viena norāde, ka tiek izlēņots dzinavas straupē vienam acīm redzot vasalim. Interesanti ir tas, ka šīs dzinavas izlēņo Livonijas ordeņa vai Vācu ordeņa Livonijas atzaru mestrus. Un šito es netiku nekādā veidā skaidrībā, kāpēc un kādas vispār tiesības šeit ir Livonijas mestram izlēņot dzinavus. Tas man liekas ļoti dīvaini. Bet lai vai kā, ir vairākas norādes uz dzinavām, un tas tā mana tēze, šeit jūs redzat varbūt nedaudz rekonstrukciju tādām tipiskām dzinavām, viduslaikos, tātad ūdens dzinavām. Mana versija par to, ka šīs dzinavas ir, ja mēs skatāmies straupas plānu, un šeit jūs redzat pili, lai aptuveni norantētos, tad dzinavām bija noteikti jābūt kaut kur šeit. Jo to, ko mēs zinām, ka agrāk šajā vietā bija caurtekoša būtībā straume pirms uzstādījumiem. Un šis strauts vai straumi, kā mēs viņu saucam, iztecēja no apkārtējiem laukiem šos ūdeņus savācot, un tad attiecīgi šajā vietā viņus novadot par šejieni, un šiem ūdeņiem visticamāk ļauj arī ietecēt šajā aizsardzības grāvī. Tur bija minēts, ko ūdens dzinavs? Jā, un ļoti labs jautājums, un ļoti kritisks jautājums. Molendium norāda vairāk uz ūdens dzinavām, bet ļoti precīzi mēs arī šito nezinām. Tāpēc, kad ir, vēdzirnavu, mēs zinām, kur ir? Jā. Vēdzirnavs. Kas ir, tu te jārunā, cik agrs vai vēls veidojums tās ir, bet jā. Molendium ir vairāk rāda ar saistību ar ūdeni. Bet arī latīņu valoda ir interesanta ar to, ka vienam vārdam var būt 14 nozīmes. Līdz ar to ir diezgan grūti ar šo valodu. Par apbūvi vēl. Vairāk kārt straupē ir minētas kapelas, turklāt ir interesanti, ka ja kapela ir viena, tad kapličs ir bijuši vesels 3. Tas, kāpēc ir bijis tik ļoti daudz, būtībā šīs kapličas izvietotas tik daudz pašā apdzīvotāja vietā, man pašlaik īsti pašam nav skaidrs, vai kāda bija vajadzība šim te. Tā mana versija ir tāda, ka katra dzimta iespējams vēlējās savu kapliču, bet tas būtu tāda izšķērdība tajā laikā. Bet jā, kapela ir saukt vārdā Jurgens kapela. Un tālāk, ja mēs šito sasaistam, tad Rozenam vienā posmā bija dēls, kuram vārds bija Jurgens. Un iespējams, ļoti iespējams, ka, un tas bija arī pilsētām tipiski, ka šīs kapelas nosauc šī te īpašnieka vai senjora pilsētas vai nav, kā mēs viņu saucam, vārdam. Līdz ar to iespējams tas saistīts ir ar Rozenu šo jaunpiedzimušo dēlu. Kā arī, kapličas, šeit jūs redzat vienu robežu aprakstu. Vispirms robeža ir pie strauta viens ozols, un no ozola tūlīt doties uz kapliču. Šie vārdi ir neveikli, tāpēc, ka es esmu tulkojis tiešā, un tas ir tas, kā es to daru. Es tulkoju tiešā, es nepārveidoju vārdus un teikumu konstruktīvu, bet tulkoju tiešām veidā, kas atrodas pie lielceļa, pie lielceļa līdz kapličai straupas apdzīvotāja vietā un tālāk līdz kapličai pie straupas. Jūs redzat, ka vienā robeža aprakstā ir ietverts 3 kapličas, kas ir interesanti. Par baznīcu. Par baznīcu ir viena interesanta norāde, kas raisa pārdomas joprojām, gan arhitektiem, gan arī man, par to, ka šeit ir minēta vienas durvis un viena eja uz pili, no pils, kas iet uz baznīcu. Un te ir stāsts, ka šis dokuments ir par to, ka tur ir strīds kaut kādu, tad ir strīds starp Rozeniem un strīds starp cilvēkiem, kas dzīvo apdzīvotāju vietā. Šī eja, mēs zinām, kur viņa atradās, ir kaut kādā brīdī aizbūvēta.
Un viņi strīdās savā starpā, ka viņai jānojauc. Traucē taču. Un tas mums ir atstājis norādi uz to, ka bijusi kaut kāda eja no pils, tad tās eja no pilsētas uz Straupas baznīcu. Jā, un Straupas baznīcai, kas arī tipiski lieta mazpilsētām, piederēja divas mājas, kas agrāk bijuši piešķirtas un dots baznīcas vajadzībām. Tātad tas var būt ļoti dažādi nozīmi. Tie var būt īpašumi, ar kuriem baznīca pelna, tādā ziņā sarūpē savu iztiku, ja tā to varētu teikt. Tie var būt īpašumi, kuri tiek doti mācītājiem vai mācītāju palīgiem, vikāriem dzīvošanai. Tas var būt dažādas lietas, bet to mēs tiešām zinām, ka Straupas baznīcai savā laikā ir piederējuši bijuši piesaistītas divas ēkas Straupas apdzīvotajā vietā. Par kapsētu. Šī ir ļoti interesanta lieta, kas manas aizdomas apstiprināja pagājušajā pavasarī, kad es biju šeit atbraucis saistībā ar darba darīšanām. Un manam skatam atklājās, šeit jūs redzat viņu uzzīmētu plānu. Es fotografēju, bija iepriekš veikts tāds, šeit arī varbūt bildē redzat, šo tranšē veidu rakumu, un šajā rakumā aptver no šīs vietas parādījās kauli, kas ļoti skaidri iezīmēja šo baznīcas kapsētas platumu. Protams, ja mēs skatāmies, teiksim, uz kapsētas garumu, to ir diezgan grūti pateikt. Šo robežu es novilku, jo šeit kaula arī beidzās, tur arī gāja tranšē, un uz to pusi savukārt man izskatās, ka tur ir tāda nokalnīta, kas rāda uz to, ka tur vajadzētu būt tai robežai, bet to robežu ir diezgan grūti rekonstruēt. Bet jā, šeit ir diezgan precīzi norādes par to, kur šī kapsēta ir pastāvējusi. Par tirgus laukumu. Mēs nezinām, kur viņš bija. Atkal vārds nezinām. Bet avotā vienā ir minēts, ka Oto atstāja Straupas pilsētā to māju pie tirgus, marketa, vārdā Stalbiter māja. Tātad tā ir piederējusi kādam pilsonim, kura vārds bija Stalbiter. Tāpat Kraben, kas arī ir viens vārds, personu vārds, es viņus nelatviskoju, zemes gabalu, kas cieši pie viena cita pilsoņa dzīvesvietas atrodas. Kas rāda uz to, ka pie tirgus laukuma ir bijusi apbūve, kuri ir bijuši diezgan cieši salīdzinoši. Un šo tirgus laukumu droši vien kaut kādā veidā ieskāvusi. Manas interpretācijas brīvas un bez nekāda pamatojuma ir tādas, ka šim tirgus laukumam, izejot no tā, kā tas bija pilsētās, viņam bija jābūt kaut kur pilsētas vidusdaļā. Viņam bija jābūt, un tas bija izcils novietojums, ja viņš bija pie vienas no lielajām ielām, šajā gadījumā pie ceļa. Līdz ar to es teiktu, ka kaut kur šajā vietā viņam noteikti būtu bijis jāatrodas. Par reliģiju. Šī ir vēl viena lieta, kas ir ļoti, ļoti interesanta viduslaika pilsētās. Jo viduslaika pilsētās cilvēki, lai arī kāds varbūt pēc iepriekšējiem pētījumiem nešķistu, kad bija ar milzīgu reliģiozitāti. Cilvēki tiešām, ja tā varētu teikt, no sirds ticēja Dievam, un to apliecināja arī dievnamu celtniecībā. Piemēram, Cēsu pilsētā, ja mēs iedomājamies Cēsis ar savu vecpilsētas lielumu, šajā pilsētas teritorijā vai pie pašas pilsētas pie mūriem, bija veseli 5 dievnami. 5 dievnami, šādā mazā salīdzinoša pilsētā. Un Straupē norādes par to, ka ir Straupas baznīcā vai varbūt ir bijusi kaut kāda atsevišķa ēka, ir bijusi svētās miesas vikārija. Ar vikāriju es gribētu izskaidrot sekojoši. Vikārija ir kā mūsdienās fonds. Mēs nodibinām fondu un viņā iemaksājam naudu. Un tālāk no šī fonda mēs rīkojamies
kā mums vajag attiecīgajā brīdī rīkoties. Un tas, un šis daudz pasaka par pašiem pilsoņiem, ka ir bijis nodibinājums, kur ir nodibinājis kāds pilsonis, kuram viņš ir atstājis kaut kādu konkrētu naudas summu. Un naudas summu tāpēc, ka ar vikāra palīdzību pie vikārijas bija šim būtībā garīdzniekam par šo mirušo personu, kas bija nodibinājuši šo vikāriju, viņam bija jāizlūdz par viņu. Un viņš varēja aizlūgt tik ilgi, cik ilgi pietika naudas. Naudas gan priesteru uzturēšanai, naudas gan svecēm un tā tālāk. Un tas, ko darīja ar vikāriju, bija tas, ka, ja naudas summa iedomājamies bija 60 markas, tad varēja darīt tā, ka 30 markas kādam tika aizdotas uz procentiem, un pēc gada tās 30 markas plus kaut kas atgriezās vikārijā, līdz ar to tas aizlūguma ilgums varēja ilgt vēl ilgāk. Tā ir ļoti sarežģīta varbūt lieta, kur ir diezgan grūti izskaidrot, bet tas rāda uz to, ka Straupes pilsoņi ar neko neatpalika no savas reliģiozitātes saistībā ar citām mazpilsētām. Rozeņu dzimta ir skaidrs, un to mēs arī redzam pēc rakstītajiem vēstures avotiem, ka Rozeniem šī Straupes pilsētas vieta, pils un zemes apkārt, ko es jums rādīju arī iepriekš, šīs milzīgās teritorijas, viņas piederēja. Un līdz ar to šie pilsoņi, kas apdzīvoja šo teritoriju, attiecīgi par to šī Rozena dzimtai attiecīgi arī maksāja. Lai arī kā mēs mūsdienās, un tāds ir, to es esmu novērojis dažās pilsētās, kad negrib cilvēki atzīt, mēs nevienam nekad neesam maksājuši neko, bet tā patiesi agrāk bija, ka šai vietas zemes īpašniekam tika maksāts par to, lai kaut ko šajā vietā darītu. Un tas ļoti labi parādās tajā, kādas šīs attiecības bija šajā nelielajā tekstā. Es, Johans van Rozens, izlēņoju, jeb dodu saviem cienējamiem pilsoņiem un iedzīvotājiem Straupes pilsētā. Es dodu, es labprāt to daru. Šī forma ir tāda es esmu tas, kurš dodu kādam citam. Bet tas, kur var novērot Straupes pilsoņu aktivitāti, tas patieši ir interesanti, jo uz pārējām mazpilsētām šādas norādes nav, ka jau 14. gadsimtā Straupes pilsoņi par diezgan lielu naudas summu, kas ir 100 Rīgas markas, tam laikam liela naudas summa bija arī 15 markas, viņi iegādājas no Rozena dzimtas 51 daļu no zemļu kopīpašumu, kas nozīmē to, ka Straupes pilsoņi jau diezgan agri 14. gadsimta sākumā vēlas kaut kādā ziņā kļūt pašnoteicēji šajā vietā, kur viņi semē. Protams, 49 daļas saglabājās Rozena rīcībā, bet te mēs redzam uz to pilsoņu aktivitāti vēlmi padarīt šo vietu tādā vai citādā veidā sev piederošāku, ja tā varētu teikt. Tas, kas ir attiecībā par Straupes rāti, mēs nevaram, diemžēl, konstatēt to, ka rātē būtu bijusi kāda būtiska nozīme. Ja mēs zinām, ka Rīgā, kas ir liela pilsēta, rātē bija ļoti liela nozīme, rāte uzdrīkstējās iebilst ordenim, arhibīskapam un taisīt dažādus citus tādus vai citādus gājienus, kas neatbilda šiem zemju īpašniekiem. Bet Straupē mēs varam konstatēt, ka Straupes rātei bija ļoti maza vara. Tā bija sarakstīšanās, dokumentēšanas. Viņi bija liecinieki kādos notikumos, un viņi piedalījās pilsētas sanāksmēs. Bet tādas noteicošas tiesības mēs nevaram, diemžēl, konstatēt, kas būtu, kad viņi būtu rīkojušies kaut kā suverēni vai atšķirīgi no Rozena interesēm. Īsti nē. Un tas rāda uz to, ka tomēr Rozeniem, kā dzimtē šajā Straupes teritorijā palika, un jādomā visu laiku palika tā noteicošā loma. Vismaz varas ziņā. Jā, te ir tas pats attēls no kartes,
Un šī ir arī viena būtiska topogrāfiska lieta, ka Straupas pilsēta atradās cieši klāt pie pils, kas rāda uz to, un tas ja tagad mēs teiktu, atradās blakus, bet viduslaikos tas nozīmē tīri simboliski, ka tā vieta, viņa piekļaujās pilī, un līdz ar to viņa tādā vai citādā veidā ir pakļauta vai saistīta ar šo pili. Tas ir tīri simboliski gājiens. Tas nav, mēs nevaram to fiksēt nekur juridiski, bet tā ir tāda savā ziņā, tāda emocionāla, ja tā to varētu teikt. Par zemes ieguves nosacījumiem. Atcerieties, es minēju, tad Straupas pilsoņi jau 14. gadsimta sākumā 51 daļu ieguvis savā īpašumā, kas ir diezgan liels procents, bet pārējā zemes tomēr paliek Rozena rīcībā, un tas, kā Straupas pilsoņi, kuri vēlējās šīs zemes izmantot, viņi varēja iegūt zemi ar šādiem nosacījumiem. Un šie ir tulkojumi no avotiem, ka veselu zemi nedrīkst pārdot, un viņš nedrīkst viņu atstāt tukšu, tas ir Rozena nosacījums. Kā arī izmantot to tādā veidā, kas darītu kaut kādu kaitējumu šim Rozena dzimtai vai seņotiem. Un ir arī atruna, ja gadījumā, ja šis vasals vai šis Straupas pilsonis pārkāps iepriekšējos nosacījumus, vai tiem nebūs mantinieki, šīs zemes atgriezīsies Rozena dzimtas īpašumā. Jūs redzat, diezgan skarbi, tādā ziņā, ka Rozena dzimta vienmēr paturēja savu tiesības uz to, lai šīs zemes tā vai citādi rotācijas kārtā, bet tomēr atgrieztos viņa īpašumā. Un zemes iegūs samaksa bija divi veidi, kā šis tika kārtots. Viens veids, ka tā bija vienreizēja vai gadskārtēja maksa par šo zemi. Tās summas nebija ļoti lielas, bet, piemēram, vienreizēja maksa bija, ja nemaldos, kaut kur pie 90 markām, kas ir vienreiz kā samaksā, un to zemi var lietot līdz pat tad tālākiem nosacījumiem, kas stājas. Vai arī gadskārtēja maksa, kas bija šajā gadījumā avotos šķiet bija 4 vai 5 markas gadā, kas bija vidēja summa, bet tā kā katru gadu. Un vēl viena lieta, kā varēja šo zemi iegūt savā īpašumā un viņu lietot, šis Straupas pilsonis ir aizstāt ar to, ko viņš darīja. Tas ir visi šie amatnieki, kurpnieki, vai arī tie, kas nodrošina transportu. Viņi varēja šādā veidā šo summu sekt. Vai arī, jāatzīst, tāds arī bija rakstīts, jābrovē alus, tātad pils vai Rozena dzimtas vajadzībām. Vai arī jākalpo militārajā dienestā, un tā ir vēl viena lieta, Straupas pilsētā nedzīvo tikai tirgotāji vai amatnieki. Šeit dzīvo arī Rozena dzimtas pakļautie, kas ir spējīgi viņam kaut kādas militāras akcijas gadījumā sekot. Un vēl viena norāde, kas ir ļoti interesanta norāde, kas rāda uz Rozenu dzimtas, ja tā varētu teikt, uzticēšanos, ka Straupas pilsonis varēja kalpot arī padomdošanu. Tādā vai citādā formātā. Mēs nezinām, kas te bija pa padomiem, protams. Bet varbūt tie bija kaut kādi īpaši, varbūt tie bija kaut kāda amatniecības nozara, kurā bija šie padomi nepieciešami. Grūti pateikt. Un tas, ko drīkst pilsoņi, viņi drīkst šeit, un šie arī nāk tā kā tulkojumi no avotiem, tirgoties ar apkārtnes zemniekiem, to viņi drīkst. Otra lieta, ko viņi drīkst, pārdot savu saražoto produkciju Straupas tirgu. Tas ir tas, ko Rozena dzimta nosaka Straupas pilsoņiem, ko viņi drīkst vai nedrīkst darīt. Protams, ir kaut kāds droši vien atsevišķs atrunas, kas nav saglabājušās tiem, kuriem šī zeme pieder, šis 51 daļa šai kopai, kam pieder. Varbūt viņiem ir droši vien kaut kādi atsevišķi noteikumi, bet par tiem mēs nezinām. Un galā, man vairs nav ilgi, tas galvenais jautājums ir tas, ja mēs runājam par to, vai Straupa bija Hanzā, vai Livonijas mazpilsēta bija Hanzā, mēs zinām to, ka Rīga bija Hanzā, vai arī nebija. Kas par to liecina? Līdz ar to, tas mans jautājums ir, kas ir Hanza? Un šeit ir viena būtiska norāde, es atvainojos, mums būtu atslēgsmes.
Un šeit ir viena būtiska norāde, kur patiesi ir viena unikāla patiesībā norāde. Annelīze Karats 15. gadsimtā raksta uz Lībeku, kur koncentrējas viss tā laika Eiropas slavenākie tirgotāji dzimtas. Tā ir viena milzīga metropola tirgošanās gadījumā. Un viņš prasa, sakiet, vai Hanza Tektonika, kā viņš viņu sauc, ir sabiedrība? Viņš nesaprot, kas ir Hanza. Viņš jautā, vai tā ir sabiedrība, vai tā ir kompānija, vai ir sabiedrības kopiena. Kas tas ir? Mēs nesaprotam tā veidojuma nozīme. Un tas, ko viņam atbild, Lībeks rātas sekretārs, ja to laik viņš sauc par sindikiem, viņš atbild, Hanza nav ne sabiedrība, Hanza nav kompānija un nav arī sabiedrības kopiena. Hanzai nav ne kopīgi noguldījumi, ne kopīgi uzkrājumi, nav arī atbildīgās amatpersonas, ne pārvaldes. Hanza ir vairāk lielu, mazu pilsētu brīva, kopīga pastāvēšana. Nav nekāda robeža. Kuras ietvaros pilsētas var droši un izdevīgi realizēt savas pašlaimīgās tirdzniecības intereses. Un tas, ko viņš saka turpmāk, es neliku daudz tekstu, viņš turpina, Hanza nepārvalda un nevalda pār tirgotājiem. Tie katrā pilsētā runā savā valodā. Hanzai nav savu zīmogu, bet katra pilsēta kopīgos lēmumus apzīmogo ar savu zīmogu. Hanzai nav kopīga padome, bet uz sanāksmēm katra pilsēta sūta savus delegātus, kas tiek saukti par sūtņiem, jeb sendebodiem. Viņiem nav obligāti apņemšanās apmeklēt sanāksmes šīs pilsētas dienas un runāt tajās vai piespiedu kārtā dot līdzekļus. Viņiem nav šīs atbildības. Līdz ar to Hanza, viņš saka, šis Lībeks rātas sekretārs, viņš saka, līdz ar to Hanza neiekļaujas Romas vecāko tiesību ietvaros, kuras pazīst Anglijas karalis. Jā, tas ir Lībeks rātas sekretāra atbildi. Un tā ir viena būtiska atbildi, jo līdz šim mēs esam uzskatījuši, vismaz agrākajos pētījumos dominē, ka Hanza ir kaut kāda savienība, kurai konkrēti varbūt līgumi vai konkrētas robežas, bet tāds nav. Un Hanza, tas kā es to saku, Hanza ir tirgotāja grupa. Tā ir kopa apvienība, kas dodas tirgoties. Un Hanzu un šos tirgotājus, kas dodas, viņus apzīmē ar Gemeinen Steden un Gemeinen Kopman, kas ir apvienotās vai kopīgās pilsētas un kopīgie tirgotāji. Tas nozīmē, lai ilustrētu pēc iespējas vairāk, tas nozīmē to, un ilustrēsim uz Straupi. Ja Straupē darbojas tirgotāji, kuri ir saistīti ar Eiropu, kuri tirgojas, pieņemsim, Lībeku, vai caur Rīgu tirgojas ar citām pilsētām. Ja Straupē šie tirgotāji ir, un viņi šeit darbojas, un viņi veicina šos sakarus, tad tas mans lēmums ir tāds, ka Straupe ir Hanzā. Jo šeit darbojas šie Gemeinen un Kopman. Un te ir vēl viena lieta. Hanzā notika savstarpēja līguma slēgšana, bet tie nebija līgumi tādi, tagad apvienojamies, jo mēs esam kaut kādā apvienībā. Nē, tie līgumi bija tādi, kas paredzēja kaut kādas tirgotājiem tiesības. Piemēram, šeit ir manuskriptā attēlots līguma slēgšana starp Lībekas un Hamburgas pilsoņiem. Un tas, ko viņi noslēdz, ir tas, ka mūsu pilsoņiem, jūsu pilsētā ir tiesības tirgoties, un tieši tādas pats tiesības ir mūsu pilsētā. Tas nav robežu jautājums, tas nav nacionāls jautājums vai kā citādāk. Tas ir vienkārši, tā ir tirgošanās, tā ir brīva tirgošanās. Un tā man atbildi, Hanza bija tirgotāja apvienība, kuras vienoja valodu, bet ne jau tādā ziņā, ka viņi runāja vienotā valodā. Viņus vienoja valoda, kas bija tajā laikā Eiropā šī lejasvācu vai augšvācu valoda, kas bija tādā ziņā, telpas ziņā vienojoša. Un viņiem bija savā ziņā līdzīgas tiesības un pārāšas, bet tas nenozīmē, ka viņas bija precīzi tādas pašas. Viņas bija līdzīgas par tirgošanos. Un Hanza nebija noteikti, nebija organizācija, un uz Hanzu nevar skatīties kā uz tādu nacionālu faktoru, ka tur ir tikai vācu tirgotāji un Flandrijas tirgotāji tur nav. Nē. Tur bija gotlandieši, tur bija krievi,
tur bija vācieši, tur bija švābieši, flandrieši. Tur bija visi, kas varēja un kuru iespēja robežās, vismaz ekonomiskā potenciāla robežās, bija iespēja šo kuģi, ja tā varētu teikt, noīrēt un braukt, tirgoties. Un tas, kā Hanza izskatās, un tas, ko es minēju arī sākumā, viņi nerad sauc par Briges Novgorodas sistēmu. Kāpēc? Tāpēc, kā Brige bija Flandrijas viens ziedošs pilsēta, tikpat varbūt brīnišķīgi kā Lībeka, un Novgoroda bija tālākais punkts uz austrumiem, kur Hanzas taustekļi, ja tā varētu teikt, stiepās. Un jūs redzat Livoniju precīzi, ne pa vidu, bet vismaz tajā vidus zonā, caur kuru kursē nemitīgi šī tirdzniecības sistēma. Un Straupas pilsēta no šīm te iegūst noteikti. Un tās manas norādes par to, ka vai Straupa ir Hanzā vai nav, ir divas. Es nevaru apgalvot, ka Straupa bija Hanzā līdz pat 16. gadsimtam. Šāda norāžu man nav. Un zinot kopējo kontekstu, mazpilsētas no šī tīkla, bet šis ir atsevišķs stāsts vēl viens stundas garumā, ka šīs mazpilsētas lēnām no lielo pilsētu puses tika izbīdītas laukā no šī te, un lielās pilsētas uzņēmās to savu lielo šefību. Un Straupai 14. gadsimta sākumā tas, ko es rādīju par šiem tirgotājiem Rīgas Rādskungu, viņa radiniekiem un tā tālāk, darbojas tāltirgotāji. Tā ir viena fantastiska norāda, noteikti. Tie ir tāltirgotāji, nav izskaidrojumi, kāpēc viņi rīkojas un operē ar tik lielām summām un kāpēc viņiem ir tāda sakari. Otrs Straupas pilsētas pārstāvi piedalās pilsētas sanāksmēs, kas ir vēl viena tipiska Hanzas, ja tā varētu teikt, blakus pilsētas vai tipiskas pilsētas iezīme, ka viņi sanāk kopā un lemj par jautājumiem. Kaut kā tā. Paldies jums! Es labprāt uzklausītu jūsu jautājumus. Tas bija mans tāds neīs izskrējiens cauri Straupai. Man ir jautājums. Straupa un pilsētas status. Varbūt kad tas pilsētas status Straupai parādījās un kad viņš pazuda? Un šis ir tas jautājums, kura dēļ es sāku rakstīt savu doktora disertāciju. Šo jautājumu man pašlaik ir ļoti blāvas atbildes tikai. Bet tas, ko mēs varam konstatēt, šis pilsētas status Straupai pastāv jau 14. gadsimta vidū, kas nozīmē to, ja Straupai tirgojās tāltirgotāji jau 14. gadsimta sākumā, šis ir tas laika nogrieznis 13. gadsimta beigas, 14. gadsimta pusi, kad Straupa tā vai citādi no Rozeniem, vai varbūt sākumā no arhibīskapa, varbūt, bet visticamāk no Rozeniem, iegūst šīs tā vai citādi vietas, kuru mēs varam saukt par pilsētu tiesības. Tā vai citādi. Tas, kas ar Straupi notiek pa laikam, un šitas ir ritīgs rakstītāju jautājums, respektīvi šo dokumentu rakstītāju jautājums, kā viņi redz šo pilsētu, vai kā viņi redz šo vietu. Jo viens rakstītājs, piemēram, 15. gadsimta beigās saka, ka Straupa ir flek, kas ir burtiskā tulkojumā pleķis. Es negribu apvainot nevienu, bet flek apzīmē noteiktu vietu, kas ir robežās, bet viņu parasti neapzīmē pilsētu. Savukārt 16. gadsimta sākumā vidū atkal kāds rakstītājs lieto vārdu štata, kas ir pilsēta. Līdz ar to tā atbilde man ir tāda, ka ir ritīgi jāpēta tas, kas šo dokumentu ir rakstījis. Vai viņš zina, vai tā ir pilsēta. Jo varbūt viņš ir kādreiz no kāda dzirdējis, un es tagad domāju, piemēram, par Rīgas arhibīskapa kancelē, kur sēž dokungu raksta dokumentus. Viņš varbūt no kāda tirgotāja dzirdējis, ka tur ir tāda vieta, kur apjoši palisādes, un tas rakstītājs, protams, tagad brīvi interpretēja. Viņš nodomā, tas no pilsētas ir flek.
Savukārt tie, kas ir jau varbūt pabijuši vai jau zina konkrētāk, viņi saka, jā, tas ir štat, jo mēs zinām, ka tas ir štat. Tā kā ir straupa apzīmē pavisam 5 dažādos statusu nosaukumos, kas ir tipiskas Livonijas mazpilsētas, tipiski iezīme mazpilsētai. Jā, tas tā ir atbild. Man ir 3 jautājumi. Viens varbūt sakarā ar to, ka pašreiz mums ir šī projekta ietvaros arī izsludināts konkurss par suvenīriem, kas saistās, kurus mēs šodien varētu iedzīvinot to seno Hanzu, piedāvāt saviem tātad viesiem un turistiem, kas šeit ierodās. Un šobrīd tas 31. marts ir to suvenīru tā kā ideja, tas brīdis, kad viņiem jābūt gataviem, bet es te redzu vienkārši daudz izteikt, kas varbūt domā par šo konkursu dalību. Kas ir tie materiāli, ar ko ritēja tirzniecība Straupei? Kas ir tas, ko šeit pārdeva, ko šeit pirka? Kas ir tas raksturīgākais? Tas droši vien, uzreiz teikšu, man nav atbildes uz to, kas tika pirkts vai pārdots pašā Straupē. Tas tomēr nav. Šīs atbildes, jo dokumenti nepiemin tieši ar ko viņi tirgojas. Mēs zinām, ka šī dzimta vai šie tirgotāji ir parādā un viņi tirgojās un tā naudas summa ir liela, bet jautājums, kas tas ir jautājums. Zinot paralēlus, ar ko tad Livonijā tirgojas, ar ko ved cauri un transportē, tad šeit ir šīs lietas, ar ko var saistīt visas pilsētas. Tā ir labība, tā ir sāls, tie koku materiāli, vēl kaut kādas lietas. Ja? Bet pārsvarā šīs lietas vaskas, piemēram, arī, kas ir. Bet, ja jūs meklējat simbolu, man ir grūti iedomāties Straupas pilsētai labāku simbolu par šo te, jo tas ir viena būtiska viduslaiku vienīgā patiesībā vizuālā liecība par to, kas tad Straupas pilsoņi bija. Tad šī ir tā vienīgā vizuālā liecība, diemžēl. Tad nākamais jautājums par to, ka runājot visu laiku par ceļiem. Vai kaut kur parādās tā tēma par to, ka Braslavības kuģojama? Un ka šeit ir, jo tomēr tas Hanza ir saistās ar ūdens ceļiem. Jā, un ceļi ir viens būtisks jautājums, kurš tiek risināts, kas ir aktuāls pašlaik Eiropā, īpaši tajā kontekstā, kas ir vēsturiskā ģeogrāfija, kas tiek pētīta gan krustkara ietvaros, gan arī citādāk. Tur ir ļoti daudz pieņēmumu. Atkal sākšu šo tradicionālu teikumu. Nav avotos norādes par to, ka šī upe būtu kuģojama. Vai vispār, ka šī upe vispār būtu tā vai citādi pieminēta. Vienīgi šajās norādēs, kas ir opamu, kas ir mēs tulkojam kā braslu, jādomā, ka tā ir šī upe. Ja mēs skatāmies, un vēl jau vairāk vēsturnieki arī Eiropā pievērš uzmanību tādam cilvēciskam faktoram, kas ir piemēram. Ja mēs skatāmies uz ceļiem un uz pārvietošanās trajektorijām vispārējo, tad ir diezgan cilvēciski un loģiski, ka, ja ir ūdens ceļš, kas tipiski viduslaikos ir vieglākais ceļš, lai izkļūtu kaut kur, gan ziemā, gan vasarā, jo ceļu stāvoklis tiek risināts Livonijā joprojām 16. un 17. gadsimtā. Tur ir daudz problēmas, kašķējas visi, kas var kašķēties par ceļu uzturēšanu. Viens saka, nē, tev jāuztur, viens saka, nē, tev. Beigās ceļš netiek vienkārši uzturēts. Un līdz ar to šie ceļi, kas ir sauszemes ceļi, viņi eksistē, bet jautājums, cik viņi ir izdevīgi un tādā ziņā. Otra lieta, ja mēs zinām viduslaiku tādu tipisku pārvietošanās līdzekli, tad tās, pirmkārt, tie ir ūdens ceļos, kas pie jūras, tās kogas, kas ir mazu iegrīm, bet lieli kuģi. Skaidrs, Livonijā nav nevienas upes, pa kuriem viņi varētu pārvietoties, tas ir viennozīmīgi. Otrs, šīs lielaivas vai strūgas, kuras vēlāk tā arī dēvēja, ir viens tipisks pārvietošanās līdzeklis. Un ja mēs domājam tā ļoti cilvēciski,
Kas būtu vēl labāks, ja es varu šeit kaut kādu lietu atgādāt pa upi ar šo te. Bet par ostas vietu, ostu šīm lietām mums kopumā vispār ir ļoti, ļoti mazas norādes avotos kopumā. Un Straupe nav izņēmums. Tā kā cilvēciski es teiktu jā, un kāpēc ne? Bet kā vēsturnieks es teiktu, ka diemžēl nevar pateikt. Es saku divas lietas. Tad, kad ceļu problēma mums ir pārmantot vēsturiski. Un otrais, ja mēs tomēr paturam kaut kādu stāstu par kuģošanu un par laivām, kuras varbūt tika izmantotas, tas tie nav ļoti lieli meli, tie ir pieļaujami meli, ja? Tie nav ļoti lieli meli, kuriem noteikti būtu jābūt klāt skaidrojumam par to, ka šie ūdens ceļi ir vien tipisks pārvietošanās veids. Un kāpēc ne Straupe? Jo tikpat labi, kā es jums saku, ka nebija, jūs varat man pretī teikt, jā, bija. Un tad mēs šitā varam vēl stundu mētāties. Jo nav pierādījumi, ka bija, nav pierādījumi, ka nebija. Vai ūdens ceļu izmantošanas iespēja pa labu nerunā arī fakts, kad tajā laikā vēl nebija erozija, tik liela meža izciršana, un ka Brasla noteikti nebija tik tukša kā šobrīd. Viņa bija vismaz uz pusi bagātāka ar ūdeņiem. Visi ūdeņi, ne tikai Brasla. Par to runā arī šī vēsturiskā ģeogrāfija, ka agrāk upes pat mazāki strauti, kurus mēs mūsdienās redzam kā strautus, viņi bija ūdeņiem krietni bagātāki. Tas ir noteikti, un tur jāpēta, ko saka ģeologi, bet es domāju, ka tam var atrast arī jau ļoti skaidru izskaidrojumu. Bet tas ir tas valdošais viedoklis, kas arī vēstures literatūrā valda, kad upes un vispār šie ūdens ceļi bija krietni izbraucamāki. Bet joprojām paliek jautājums, kur ir norādes. Un tad jums kā vēsturniekam jautājums, kā jums šķiet, vai ir par arheoloģiskiem izrakļiem domājot, vai perspektīvā būtu nepieciešams mums te rakt? Tāpēc ir Lielstraupas pilsētā, tādā vietā, kur plānoju, kur iespējams šī pilsēta ir bijusi? Es savu viedokli sadalīšu uz 3 personām. Es pārstāvēšu tagad 3 personas. Kā viduslaiku pētnieks teikt noteikti vajag, jo tas man dotu ārkārtīgi daudz datus. Kā pieminektu pārstāvis, ja tā varētu teikt, un arī arheologu aprindās valda šis viedoklis, ka labāk nevajag, jo mums Latvijā ir tik daudz saraksts un nav nekas pētīts, un līdz ar to mēs īsti nezinām, ko šito visu darīt. Tāpēc ir jāpārstāj rakt un jābeidz beidzot pētīt. Un tad ir vēl viena grupa, kas ir arī arheologa grupa, kas saka, ka izpēte nelielos apjomos tas tikai ļauj vairāk pateikt par šito vietu. Kad neņemsim lielos izrakumus, kas ir milzīgi laukumi, bet kāda neliela vieta. Un tad te ir jārunā būt specifiski ar arheologiem, jo viņu acis ir trenēti redzēt tās vietas, kuras būtu vērtīgi pārbaudīt, kurā vietā tieši šajā pilsētā. Jā, tad 3 viedokļi. Cik tālu ir tas laiks, kad vairs nevajadzētu raketas ar dažādiem skeneriem? Pašlaik īstenībā ir arī es strādājot kultūras pieminekļu jomā kaut kādu laiku. Tad šis skenēšanas veids, kurus mums rādīja, ir viens veids, bet tas rāda tikai zemes struktūras intensitāti. Tas neparāda mums neko vairāk, kas ir zemē iekšā. Ir vēl viens veids, kas ir tāda, neatceros viņu precīzi, kā viņi sauc, arī tiek skenēts ar speciālu aparātu, kurš ir uz ritentiņiem, kurš brauc pāri. Georadars, paldies. Tad rāda šīs struktūras zemē, kādas viņas ir, bet te ir vēl viena lieta, ka Latvijā ir diezgan problēmas ar šo datu nolasīšanu, ja tā to varētu teikt. Bet es esmu dzirdējis Eiropā, ka ir kaut kādi veidi, kas rāda jau kaut kādu sīkāku, strukturētāku veidu, bet līdz tādam, ka mēs pateiktu, ne, tur metru dziļumā ir konstrukcijas, tur viss glabājās, plānojums, viss.
šitāda veida mums vēl nav. Diemžēl. Sagiet, lūdzu, vai tie, tirgotāji, kas bija Hanzas sadraudzības pilsētas ietvaros, iemantoja labākas tiesības tirgoties kā pārējo pilsētu pārstāvji? Vai viņiem tika atceltas kaut kādas muitas atvieglojumi, vai viņus neapsargāja konkrētās teritorijās, vai par viņu drošību rūpējās kāds? Jā, paldies par jautājumu. Vai es pareizi sapratu, Straupē esošie tirgotāji un citi tirgotāji? Un citi, jā, kas ir ārpus šīs Hanzas. Šis jau sāks jums apnīt. Es nevaru precīzi pateikt, bet ja mēs zinām šo te definīciju, ko saka Lībeks rāds pārstāvis, ka visiem tirgotājiem ir vienotas tiesības, nevis vienotas tiesības, bet viņu loma ir vienāda, viņi neko neatšķirās un tam līdzīgi. Es teiktu, ka nē, bet zinot situāciju, kas notiek Livonijā uz 15. un 16. gadsimtu, kad lielās pilsētas, lielo pilsētu tirgotāji, arī pilsētas sanāksmēs savu varu, pat ne varu, bet savas privilēģijas vai savu ietekmi lomu parāda daudz augstākā līmenī nekā mazpilsētu tirgotājiem. Jo mazpilsētu tirgotājiem, piemēram, es tikko pētīju arī Valmieru, ka tur ir viens interesants gadījums, ka mazpilsētu tirgotāji, jeb šie pārstāvi pilsētu sanāksmē, sanāk baznīcā, kas ir aiz pilsētas mūriem. Savukārt lielo pilsētas sūtņi sanāk baznīcā, kas ir iekšā pilsētā. Un tālāk, tad, kad notiek tālākais process, viņi iet, tad sanāk kopā un prasa viedokli, tad lielās pilsētas saka mazo pilsētas sūtņiem, kāds jūsu viedoklis, mēs mēģināsim korporēt tajā mūsu viedoklī. Tas rāda saldabīgu statusu. Bet tas tomēr ir citādāk kā līdz kristietismu ienākšanai. Jā. Stipri. Jā. Noteikti. Jā, man vēl viens jautājums. Von Rozenī vairāk vai mazāk mums zinām ar tādu mūsdienu straupi, bet viņa ietekme, ja mēs skatāmies mūsdienu teritorijā, bet tieši Pārgājas novadu, vai parādās arī kaut kāds iezīmes, kad stāva Raiskums varētu būt kaut kādā mērā ietekmēs no Rozeniem? 100%. Jo Rozenu, es tad varētu, tas, ko es varētu, man ir šīs Straupas zemļu kartes un Raiskums, Stalbe, vēl apkārtējās zemes līdz pat patiesībā Cēsu robežai un zemes vēl apkārt visaugstskoze un tā tālāk. Viņas ietilpa Rozenu teritorijā, kuras bija tiešām mērā viņiem piesaistītas. Tur nav jādiskutē, viņi tieši piesaistīti. Mujāni vien brīdi piederēja Rozeniem galā, tas laikam tālākais. Jā. Mujāni, tas ir pie Valmieras. Mujāni pils. Pilsnovads Mujāni. Mujāni pilī, starp citu, ir viens dokuments, kas ir saglabājies, kur Rozeni dažādi atzari. Starp citu, Rozeniem ir vismaz 2 spēcīgi atzari, kas viens ir Mujāņos un viens ir Straupē, ka viņi dala mantu vai dala kaut kādā veidā to savu īpašumu, vai kas viņiem tur ir dalāms. Un tad, kad ir šīs vairāk sazarojumi. Bet tad man jādājums, varbūt parādās arī Kampenhāzena ietekmi 18. gadsimts Raiskums. Kā tas ar tiem Rozeniem? Tad pazūd tā Rozena ietekmi? Jā, un šis ir ļoti labs, ko es aizmirsu pieminēt, ka arī skatoties uz dokumentiem un to, kādas zemes tur ir minētas, tad ir aptuveni tāds ping-pong princips, ka tiek viena zeme pārdota citai dzimtai, tā tad nonāk tās dzimtas ietvaros, nāk tajā dzimtā nākamais, kurš to zemi atpērk atpakaļ. Tālāk ir kaut kādas laulības, kur vispār sapracās krustām šķarsām, un tās zemes tā rotē. Un tad ir ļoti, jo to kartas rekonstrukcijas nofiksēja kaut kādā vienā brīdī un zīmēja. Ja es viņu zīmētu pa gadu, varbūt pat simtiņiem,
tad tā aina būtu citādāk. Jo tās dzimtas savā starpā mainot, lēņojot, precot, pārdodot, pērkot, dažādi citādi darījumi veidi, kāda eksistē, tur mainās vērtīgi. Tā kā ļoti grūti ir atbildēt, ka uz šo brīdi saku, ka Raiskumam un tai teritorijā ir uz 17. gadsimtu un arī uz 16. rozemiem ir 100% ietekme, bet jautājums, kas notiek pēc 100 gadiem. Tur ir vajadzīgs ģenealoģijas rītīgas studijas, tas ir vēl viens viduslaika atsevišķs virziens. Jā, tas ir labs jautājums, jo ar ceļiem ir milzīgas problēmas. Un ceļus arī var iedalīt vairākos patiesībā veidos. Ceļa ietvaros ir kaut kādi brasli, ir kaut kādi tilti, ir kaut kādi, kur jātiek pāri purvainai teritorijai. Tas ir ceļa ietvaros viens tipisks jautājums, un tūlīt turpināšu. Un ir ceļu dalījums divos lielos veidos, ir tie saucamie Helleweg, kas ir lielceļi, ja tā to varētu tulkot, un ir vienkārši veļie, kas ir ceļi. Un šeit dalās tad lielceļi un ceļi. Lielceļi visticamāk apzīmē kaut kādu no vienas lielākas pilsētas uz nākamo pilsētu ceļu, kas bija acīm redzot biežāk vai es nedomāju, ka tur atšķirās vai platums, bet kad nozīme, tas Helleweg drīzāk atzīmē nevis ceļu platumu un veidu, bet drīzāk nozīmi. Par to uzturēšanu. Mēs ļoti labi zinām par ceļu uzturēšanu no Rīgas avotiem, kas ir, mēs zinām par ceļu uzturēšanu arī kaut kas ir no Kurzemes avotiem, īpaši ostu tūmā, un tur ir baigās problēmas ar ceļu uzturēšanu, jo nemitīgi, un tas ir pa gadu desmitiem, kad tiek atgādināts visu laiku, ka jūsu pienākums ir uzturēt ceļus, un tas tiek sūtīts uz dažādu piļu pārvaldnieku šīm pilīm, teiksim, Kuldīgi, Aizpūt, Ventspils, tiek sūtīts vēstules ar norādēm, ka uzturiet tos ceļus taču kārtībā vienreiz. Tā nerakstīt, bet tas, kas avotā tā gaisotne jūtam, ka viņiem vienkārši jau tracina tas, ka tajos ceļos ir bardaks. Un pie Rīgas ir ļoti precīzi zināms tas, ka tiek nemitīgi atjaunoti tilti, un tas ir tāpēc, ka tiltu konstrukcijas ir ļoti primitīvas. Viņi palos tiek aizskaloti, viņi pūst kopā, iebrūk pāri purviem, īpaši arī teritorijas. Tur regulāri jāatjauno, jo citādi netiek nekur. Tiltu uzturēšana, viens aktuāls jautājums, uzturēt tiltus arī kārtībā. Un tas pamatojums, kāpēc jums jāuztur ir kārtībā, ir tāds, ka tātad šeit nenotiek kaut kāda kristīgā misija, tad nevar pa šādiem ceļiem pārvietoties un izplatīt kristīgo misiju, tā ir viena lieta. Un otra, kad arī tirdzniecības jautājums, īpaši uz ostu vietām, kas ir Saka, Vidzemē, Ventspils, kas ir Kurzemē, tur arī, kad tur iet kārtībā. Un vēl viens jautājums, starp citu, ir par kuģu ceļiem un jūru sēkļiem. Bākas vēl viens aktuāls jautājums, kas parādās tikai 17. gadsimtā, bet ļoti precīzi, ka tiek uzlikts par pienākumu un tā, ka tam mūžu garumā tev jāuztur tikai šitā bāka un viss. Un tas ir tāds milzīgs pienākums. Tā kā ar ceļiem ir milzīgas problēmas. Un nemitīgi tie pārvaldnieki cepās par to. Un arī vēl viens jautājums. Varbūt es kaut ko palieku rādu. Jā. Jūs rādījāt Ilstrāvas pili, kurai pieguļ klāt šī pilsēta. Un pašā sākumā jūs teicāt, ka te ļoti labi Mastraupas pilī atkārt redzams nocietinājuma valdes. Tad Mastraupas pils arī bija Straupas pilsētā, kā iznāk divas pilis, vienā pilsētā, ja tas nocietinājuma valdes ir šeit. Tas būs šis te, ja es pareizi varu. Nē, es biju domājis, ka tas valdes ir šeit. Šī kā vieta, tā valda vieta vēsturiskajā kartē. Bet Mastraupas pilī nē, mēs neredzam. Piemēram, šajā kartē mēs
neredzam, ka tur būtu vispār augšā ropas sloti. Kaut kāda nocietinājuma būtu. Nu, tā ir blakus pils, kas arī tā viņa tiek definēta. Vienam atsevišķam rozēm dzimtas atceram kaut kādu pilsētu. Bet viņi bija tajās Straupas pilsētā? Īsti nē. Viņi atrodas diezgan krietni gabalu patiesībā no mūsdienās. Mēs varam šeit, man liekas, ka es braukšu ilgāk, bet tās ir 3 minūtes. Kad mūsdienās ir ļoti maz attālums, bet tajā laikā nē. Pilsēta ir nodalīta un Straupas pils ir kaut kas cits. Nav tie jautājumi. Jo patiesībā ir tā, ka tā nav reklāma tagad, ja, bet var paplašināt to, ko es minēju un stāstīju, var izlasīt pēdējās viduslaika pilīs, kuras veicu paplašināt pētījumu pa Straupi. Un tādās arī šī prezentācija, ja kāds izsaka vēlmu, droši dot ziņu, un es varu pārsūtīt. Mēs drīkstam ielikt arī novada mājas. Protams, nav problēma šitā. Jā. Visur ir atsaucis klāt, tā kā viss nav. Jo mēs tā kā, man tās ieceres bija tāds, ka mēs veidojam 3 interesantās vēstures vakar, bet man šī arī tāds ir, ka viss ir izstāstīts, vai vēl kaut kas ir tāds, kas palicis no tās neteikums. Jo te jums būtu droši vien jāuzrunā kāds, kas varētu par Straupi runāt jau no tāda 17. līdz 19. gadsimtam, kas ir tāds Latvijā mēs pazīstam mūžu laikiem, tad šis dzimtas konteksts, kā viņi mainās, cik es zinu, tur šī problēma ar pārvaldniekiem, par poļiem, zviedriem, kad rozēm tur īsti neiekļaujās tajā sistēmā, viņiem tiek atņemti tie īpašumi, un tad viņi atgūst viņus un kaut kā tā. Tas ir viens interesants, man liekas, stāsts, kas ir vēl pētāms noteikti, bet jā. Tur jāuzrunā kāds tā laika pētnieks. Mēs sakām paldies, jo te bija vairāk kārta, kad jūs minējāt kādu fantastisku norādu, man tā šķiet, ka mēs visi varam vienoties, ka šī bija fantastisks stāstījums.